Nu, skats uz manu 2 zvaigžņu rezidenci Horvātijā. Skats no tās. Pamalē kaut kas melns. Izskatās, ka Slovēnijā līs. Labies uz Horvātiju. Nē, jā. Tā ir diezgan hainaviska vieta. Tūlīt arī mēģināšu tikt līdz robežai un atgriezties Eiropas Savienībā. Neatceros pēdējo reizi, kad biju ārā no tās vispār. Nē, jā. Mazliet par vakardienu. Vakardien bija tā diezgan interesanti. Bija tikai 2 mašīnas. Pirmā man aizveda garām Brno, kur es kādu laiciņu pastāvēju mēģinot samedīt kādu. Samedīt kādu, kas man vest uz Vīni. un dabūju to busiņu, kas nobrauc 600 km un 6 stundās aizveda man līdz Horvātijai. Šodien laidīšu atpakaļ. Redzēs, kas sanāks, kur nokļūšu. Skaidrs, ka neko paredzēt nevar. Tas interesants gadījums no aizvakardienas. Bija mašīna, kas arī man šoseis paņēma, iekāpa iekšā. Tas bija pols vai čehs, neatceros, bet runāja angliski. Čehs, laikam. Redz gadījums katrā ziņā. Jā. Jautā man, so, are you from Ukraine? Es saku, no, I'm from Latvia. Ok. Pēc pāris minūtēm atkal, so, how have you been traveling? Like, through Russia, Ukraine, Poland? Es atkal atbildu, nē, Latvija, Lithuania, Poland, Čehija. So on. Tā, ok. Pēc pāris minūtēm atkal. So you say you're not Ukrainian. Es jau esmu gatavs vilkt ārā pastu, satraucies. Izrādās, puisis strādā robežas sardzē, un ja tu esi no Ukrainas, tev vajag vīzu, un viņš bija tā ļoti nobažījies, vai man tāda vīza ir gadījumā, ja es esmu Ukrainas. Nezinu, izskatos pēc Ukraiņa. To ir tad labāk jūsu spriedē. Ko cerams? Interesanti, jā. Es šobrīd 3,5 stundas stāvu vienā benzīna tankā pirms Austrijas. Kā es izskatos. Vēl vakar es cepinājos plus 35 grādos un domāju, kaut kas karstams beigtos. Šodien es esmu savilcis mugurā visu, kas vienmēr drīzai pieejams. Labi, ka es vēl iegādājos slovēņu šalli, tagad es sildos, pēc tam jūtos slims jau no paša rīta. Laiks mani nelutina nemaz. Bet, ok, būs labi, sliktākajā gadījumā palikšu šeit un gan jau kaut prom tīk, uz vietas neviens nav palicis, tā kā. Bet, ir smieklīgi. Tā kā tā, kam jābūt gatavam visam. Vakar, sestdienas, 24. jūlija vakars. Šeit ir 10:00, jums laikam cits laiks. Šodien bijusi ļoti tāda interesanta. Varat ieraudzīt kaut ko tādu interesanta? Jā, man trūks 2 zobu. Garš stāsts iesaistot 2 slovēņus. Esmu Slovēnijā šobrīd. Jā, noticējāt. Ļoti labi. Ar zobiem viss kārtībā. Par laimi. Jā. Līdz dienas vidum ļoti ātri tika līdz gandrīz cauri Slovēnijai. Un nonāca lielā benzīna tankā, no kura, protams, vajadzētu būt viegli tikt projām. Teorētiski. Mašīnu ļoti daudz, bet lielākā daļa slovēņu, kas brauc turpat uz Slovēniju, kas man derēja, jo man vajag tieši, lai kāds ved uz Austriju. Tā, es tur nostāvēju 3 stundas. Sāk līt. Es pastāvēju vēl bišķi, padzēru pienu ar šokolādi, €1,20. Un pēc tam, kad sāk stiprāk līt, tad jau es vienkārši vairs pat nestopēju un samirt galīgi negribēju, jo atgādināšu, ka es jūtos slims. Tā, un tur pastāvēju stundiņu zem nojumītes, piebrauc kaut kāda mašīna, izkāpa vīrietis un 2 meitenes. Beigās sanāca, ka viņas arī stopē, kaut ko sākām runāties. Un tad tā kā mans variants viens bija palikt turpat
pie benzīna tanka, slimam esot, mēģināt Lietuvu gulēt. Gan jūs to teltu uzcelt, un viņi diezgan ūdens necaurlaidīgi būtu ok, bet tomēr. Otrs variants bija braukt vīrietim līdz uz to Slovenijas pilsētu, kur es 3 mašīnām atteicu. Mariboru, kur es šobrīd esmu, un skatīties, meklēt kaut kādu hosteli. Otrs variants bija interneta kafē. Un tā kā es pa ceļam arī pa pilsētu kļuvu ellīgi slapš, un tad šobrīd atrodos hostelī. Tas nav manis prasījis naudas līdzekļus. 32 eiro, ja būsim precīzi, kas ir daudz, ko es nebiju plānojis tērēt. Bet, ieguvumi ir pirmkārt tas, ka es tiešām nejūtos labi un ar slapjām kājām kaut kur gulēt, no rīta būt ar slapjām drēbēm. Droši vien nebūtu pati prātīgākā lieta, jo jūs mani pēc pāris dienām varētu gaidīt atpakaļ un izguldināt uz nedēļu. Ja šito mēs negribat, vai ne? Te var arī uzlādēt visus savus rīkus, kameru, telefonu, ko man arī vajadzēja. Te ir arī internets. Beidzot. Rītdien ielīdīšu, apstīšos, ir man hosts Grācā vai nav. Uz Grācu gan laikam tāpat braukšu. Ļoti iespējams darīšu ar sabiedrisko transportu, jo nav tālu, nav dārgi un ceļi no šitās Mariboras no ārā ved pilnīgi nekādu. Pilsētā būtībā sākas ne jau gluži autobāns, bet nestopējamais ceļš. Tas arī vienmēr, kāpēc par šeit braukt negribēju. Lūk tā, esmu nomazgājis dušā, esmu ieraudzījis sev spogulī. Tas iedegums kļūst arvien interesantāks. Rokas un kakls un seja arvien brūnāki. Pāris daļas arvien vairāk sāk atpalikt, izmantot pa brīdim, kad es atļaujos kaut ko novilkt ilgi stāvot, tur kaut kādu laukumi iedeg vēl, un tad es šobrīd kļūst arvien raibāks un raibāks. Pēdas arī interesants. Tas bija pēdas. Jā, es tāds puskāls. Esmu atzvēlies gultā. Lūk tā, rīt svētdiena redzēs, kā ies. Tie izdevumi štrons par viņiem jāsargā, tomēr sevi ir. Nebija arī nemaz tā plānojis ļoti tā budžetā ceļot. Tas jau bija prognozējums, ka var gadīties šādas situācijas. Nav ko žmiegties. Es ticu, ka kaut kā die hard stopētāji tagad skatās uz mani un šausminās, kā tas ir iespējams šādā veidā atļauties un salūst. Un, varbūt nebūtu slims, varbūt arī būtu palicis pat pie benzīna tanka, to tā grūti teikt. Jo pamatdoma vispār bija tikt līdz Grācai, un tur pa nakti sēdēt kaut kādā interneta kafē. Es biju domājis, Grācā būt ap 4, būšu rīt. Šodien bija arī ļoti interesanti, ka mašīnas, kas pie manis stājās, bija ļoti tādu interesantu un stabilu algoritmu. Bija Ungārs, Slovēnis, Ungārs, Slovēnis, Ungārs, Slovēnis. Pēc tam bija 2 Ungāru meitenes, un uz Mariboru man atveda Slovēnis. Kurš gan cits? 2 tautību diena. Protams, arī ieraudzīt kādu mašīnu Latvijas numuru, tik tālu laikam reti, kurš un reti, kad brauc. Apmēram tā, tolīt došos gulēt, jo es jūtu, ka jāatjauno spēki, mazliet ir. Rītdien gribu būt spirkts un mošs, kā pavasara saules stariņš, kas laužas cauri mākoņu pilnajām debesīm un kausē pēdējo sniega paliekas, lai dotu ceļu sniegpulkstenītēm. Ak, poētika. Ko vēl tādu var pastāstīt? Laikam jau īsti neko. Jāturpina saglabāt savu pozitīvismu, kurš man ir, kuru man netrūkst. Galvenais, lai ar veselību visu kārtībā, galvenais, lai tās drēbes izžūks līdz rītdienai. Jo, tagad izskatās, ka es ievarotas reģionā, kur atkal turpmākās lietas un laiks būs tāds, kāds viņš būs. Baigiem, patiesībā, atsauc atmiņā pagājušo ceļojumu, un pilnīgi tieši tāpat pirmās 5 dienas karstas. Pēc tam iestrēgām, mūs aizved uz pilsētu un atļauj palikt pie sevis pa nakti, un sākās slikts laiks. Tagad man gan pie sevis pa nakti neviens neatļauj palikt, bet izpalīdzīgais puisis mums palīdzēja atrast hostelu. Toreiz ceļām visu atlikušo laiku, kādas dienas, 8, bija lija un bija augsts un bija vējš, un es ceru, ka tas tiešām neatkārtosies. Jo mantas un noskaņojumu es ņēmu līdz tā, it kā visu laiku būs plus 32. Ja vēl aizvakar es biju gatavs atdot daudz ko, lai nokristos līdz plus 20, un varbūt uz lītu.
Tagad ir tā, godiet atpakaļ siltumu, nepatīk. Labāk, tad es esmu slapš no svīšanas, nevis no lietus. Lūk tā, tāds garš ieraksts sanāca. Nu jā, vēl apmēram 9 dienas var tā brīvi stopēt, bet tad jau vajadzētu atgriezties atpakaļ, un tur 4. augustā šis tas jādara. Redzēs, varbūt sanāks ātrāk, varbūt nē. Kāds būs noskaņojums, kā veiksies, sekmēsies. Varbūt braukšu uz Prāgu, varbūt uz Vīnu, varbūt uz Varšavu, varbūt ne uz vienu. Kā sanāks, es esmu gatavs spontāniem izaicinājumiem. Nu, 99% rīt būšu Grācā, tas gan. Nu, apmēram tā. Gaidiet nākamās ziņas. Nu jā, lai jums veicas, lai veicas man. Un paldies par. Nu, šobrīd atrodos šādā vietā pie upītes. Upes. Ļoti ledaina upe. Man prieks, ka es esmu pietiekami tīrs, lai man nebūtu jāmazgājas. Tiešām svilina pēdas ar savu augstumu. Kājiņas viņas nomazgāja. Nu, lūk, skats jauks. Mazliet par pēdējām 2 dienām pusotru. Tātad šobrīd ir pirmdiena, 26. jūlijas. Nu jau vakars diezgan 6. Nu jā. Un nedēļa tātad ir pagājusi, bišķi jau vairāk kopš ceļojuma sākuma. Mazliet sāk gribēties arī atpakaļ. Jā, nedēļa parasti man vismaz tā, ka nedēļa prom sāk gribēties atpakaļ, pēc 2 jau es noteikti ļoti gribēšu atpakaļ, pēc 2 es ļoti iespējams jau būšu atpakaļ. Redzēs. Tātad, nu jā, tātad aizvakar vakarā, sestdien vakarā es nokļuvu tajā Mariborā, kur paliku hostelī sakarā ar nepārāk labo jušanos un būšanas lapiem. Nākamajā rītā cēlos un bija izlēms ar vilcienu braukt uz Grācu. Un tad arī no rīta pastaigāju pilsētu, tiku pie bezmaksas interneta, nopirku vilcienu biļeti labāk laicīgi. Kā 3 stundas bija jāgaida līdz vilcienam. Nu jā, labāk laicīgi, vai ne? Sēdēju pēc tam Pieturā savā nodabā pinu feņučs vienkārši. Piebrauc pie apstājas mašīnu, sieviete prasa virzienu, kā nokļūt uz Grācu. Nu jā, tās stulbi sanāca, necentos nemaz sarunāt ar viņu braukt, jo ja vilcienu biļeti jau bija, tad es nolēmu to vilcienu arī iemēģināt, kāds te viņš ir. Bet nu jā, būtu labāk vēlāk pirkt to biļeti, restīvi nevienmēr agrāk un laicīgāk ir labāk. Jā, visdažādākos pārsteigumus dzīvi piedāvā. Protams, nevajag teikt, ka man noteikti būtu paņēmis mašīnā, bet mums komunikācija izveidījās labi, ka es viņiem mēģināju vācu valodā stāstīt ceļu ārā no Mariboras, kur es biju pirmo reizi mūžā uz Grācu. Man liekas, ka viņi saprata. Man liekas, es arī sapratu. Es ceru, viņi tur nokļuva. Es tiešām ceru. Varbūt viņi ļoti nikni kaut kur man cenšas atrast. Hopnēt.